Mazjakins. Un Mazjakinas metiens vārti. 0-1. Skatās pavisam uz otru pusi un triec ripu Mazjakins. Metiens no zilās līnijas un 0-2. Bet turpat pie vārtiem ripa lido zemē un Bulis. Šajā epizodē tas neizdodas Žerģevs. Nu, lūk, kādas rokas Žerģevam un 3-0. Uz tieši tādu pašu brīnumu, kā spēlē pret Maskavas Dinamo un Čerepovecas Severstaļu. Arī tagad nespējam atņemt ripu un kārtējais bīstamais moments un kārtējie vārti 0-4. Sprukce, precīzi piespēle. Un vārti 1-4. Uzbrucēja trīnieks arī tagad ļoti ilgi kontrolējām ripu pretnieku aizsardzības zonā. Kārsums, trāpa slid. Nu, Ozoliņš ļoti nospēlē Sandis un izcila Ozoliņa piespēle. Izrēķins viņš ar visu komandu. Hosa Petrovickis stāv jau rindā pēc šīs ripas, bet pirmais ir Hosa. Rezultāti 4-2 atļaujas tādu spēlēt Mitišs Šotlandu. Mums tas nāk pa labu, jo tagad bīstams moments. Un vārti 3-4. Tailers Arnasons. Dārziņš. Spēcīgs metiens vārtī. 4-4. Kapitulē jau 4. reizi. Un pirmo reizi šajā mačā esam izspēlējuši skaitlisko vairākumu. Ozoliņš laba pauze, piespēle. Vārtī 5-4. Un atkal Sandis Ozoliņš. Gluži kā lielmeistars Roberts Bukvards gūst šos vārtus, apbrīnojama augstasinības, laba meistarība. Tā vietā šī spēle viņam ir izveidojusies par murgu, 5-5 Lendrijs. Lendrijs uztver ripu un aizbēg pāri laukumam un no diezgan asa leņķa pārspēja Edgaru Masāļski. Dārziņš dod savu labā ātrumā uz priekšu, Miķels Rēdliks nāk palīgā, Dārziņš un vārtī! Glauris Dārziņš savā dzimšanas dienā, nu šo dzimšanas dienu viņš noteikti atcerēsies visu mūžu. Savā 25 gadu jubilejā viņš panāk komandai fantastisku uzvaru. Nu, viena no dramatiskākajām komandas spēlēm un Lauris Dārziņš sāk šo gājienu no savas zonas un apspēlē viņš Balandinu, apspēlē viņš Zubarevu un arī Jānu Lašaku 6-5.